Sveicinātas, sveicinātas rudens izaicinājuma dalībnieces, vai tās, kuras vēl patreiz domā par rudens izaicinājumu. Kas tad ir rudens izaicinājums? Tā ir iespēja uzlabot veselību, samazinot kādu no mums esošajiem liekajiem kilogramiem un kādu no centimetriem. Kā tas notiks? Tātad, pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi, ka dalība izaicinājumā ir pavelti. Un iespēja atbrīvoties no liekajiem kilogramiem ir vēl papildināta ar to, ka tu saņemsi dāvanas. Ir 3 lielās dāvanas paredzētas pirmās vietas ieguvējai, otrās un trešās, kā arī pašā noslēgumā tās, kuras būs izturējušas līdz galam, saņems pārsteiguma balvu. Un jā, veselīgs dzīvesveids ar rezultātu, tas vien jau ir lieliski un forši. Kas tev ir jādara, lai piedalītos izaicinājumā? Pirmkārt, tev ir jāgrib to darīt. Tev ir pašai jāvēlas, ir pašai jābūt motivētai, ir pašai jāsaprot, ka tev tie liekie kilogrami un centimetri traucē būt feinai, enerģiskai, dzīvespriecīgai un visādi citādi piepildītai un forši justies. Tātad varbūt, ka tas ir saistīts vispār ar pavisam citām lietām, un nometot šo kādu no liekajiem kilogramiem vai centimetriem, tu vispār sakārtosi organismā pavisam vēl citus veselības procesus, par kuriem tu pat nebiji domājusi, jo šeit viss ir kompleksi. Tāpat arī tev ir jāapmeklē šie tiešraides zūmi. Tie būs katru trešdienu, vai ja būs arī tādi zūmi, kas ir saistīti ar veselību, un tu nevarēsi piedalīties, un šiem zūmiem būs ieraksts, tad tev būs jānoskatās šie ieraksti. Ja tas ir saistīts ar veselību un ar svara samazināšanu un centimetru samazināšanu. Tāpat tev ir jāievēro doktora imunologa ģenētiķa Ludmilas Valovais ieteikumu programma, ko viņa ir izstrādājusi. Viņa ir ārsts, ko es jau saku vairāk kārtīgi arī iepriekš dāmām esmu teikusi, ka es neesmu ārsts, bet es šo procesu koordinēju. Un tādēļ man ir vienkārši instrumenti, kurus es varu tev piedāvāt un kurus tu vari saņemt, lai atbrīvotos no liekajiem kilogramiem. Un tieši to ir uztaisījusi tādu programmu daktare Ludmila Valovaja, un tie ir viņas ieteikumi. Nekādas pašdarbības, nekādas domas par to, ka tagad ņemsim kaut ko citu no plauktiem un tādiem. Protams, tu to vari darīt, bet, ja tas ir mūsu izaicinājums, mūsu rudens izaicinājums, mēs iesakam, lai tu sasniegtu maksimāli labāko rezultātu. Un jā, kas ir svarīgi, tu esi manas Dolēv komandas kluba biedrs. Ja šobrīd neesi, tad tu par tādu vari kļūt pilnīgi jebkurā laikā. Un mana Dolēv komanda, tas nozīmē, ko? Šobrīd mēs esam šajā rudens izaicinājumā. Bez manis vēl ir Indra, Sanita, Signija, Sandra vēl arī. Tā kā vienkārši tātad tu esi kādai no viņām varbūt kluba biedrs, bet attiecīgi tātad mēs esam kopā vienā klubā, manā klubā. Un ja tev ir gadījumā baža par to, ka tu nezini, vai tad tas ir tieši tas klubs, kur tev ir jābūt, tad labāk lieku reizi pārjautā man vai kādai no pieminētajām dāmām, un tad tu pārliecināsies, un tev jau būs pilnīgi skaidrs, ka tu esi pareizajā vietā un pareizajā laikā. Tāpat arī nevaram gaidīt rezultātu, ja tu neko nemaini savā dzīvē. Nu, tu nevari ēst tās pašas lietas, darīt visu tieši to pašu un gaidīt, ka tagad pēkšņi tu nometīsi kādu lieko kilogramu un centimetru, pie tam uzlabojot veselību. Tāpēc šajā projektā mēs lietosim Dolēv produktus, kuri tie tev ir tad jāiegādājas, bet tad, kad tu kļūsi kā kluba biedrs, tev būs visizdevīgākā cena. Šie Dolēv produkti ir 100% dabīgi. Tur nav nekādas ķīmijas, nekā tāda, kas varētu kaitēt tavai veselībai. Un, lai to varētu maksimāli ar rezultātu izdarīt, ir nepieciešami vismaz 500 punkti. 1 mēneša ietvaros. Katram produktam ir punkti, es vēlāk parādīšu, pastāstīšu, un tātad tie nav eiro, bet tie ir punkti. Un arī būs iespēja uzzināt un izmantot Indras dotās ēdienkartes un rekomendācijas. Indra ir cilvēks, kurš ir vadījis svaru vērotāju grupas 20 gadu garumā. Jo pretējā gadījumā mēs tev nevaram solīt rezultātu. Un mazāks punktu skaits un šo rekomendāciju neievērošana
tevi nenovedīs pie tā, ko tu varētu maksimāli sasniegt. Tāpat arī tev ir jāpiedalās, vēlams piedalīties Facebook live tiešraidēs, vismaz kā skatītājam. Tu būsi kā skatītājs, vadīsim tiešraides mēs, tu vari komentēt, tu, protams, vari izteikt arī vēlēšanos būt tajā tiešraidē, nav nekādu problēmu, bet tu vienkārši, kad esi klāt līdz skatītājs vai noskaties pēc tam, varbūt tev ir kāds komentārs, ko tu vari ierakstīt, jo, tad, kad to dara komandā, tad, kad to dara vairāki kopā, tāpēc jau ir šis komandas tāds projekts, rudens izaicinājums un atbrīvoties no kilogramiem un centimetriem, uzlabojot veselību. Jo komandā kopā to var izdarīt iedvesmojošāk un labāk. Jo, ja to darītu, tā kā mēs to darījām līdz šim dziļā vientulībā, tad tas tomēr tā nesanāk tik veiksmīgi, kā to varētu vēlēties. Un vienreiz nedēļā, kā jau es minēju, ir šie zūmi. Tie notiks trešdienās 8:00 vakarā. Un, protams, neaizmirst par kādu fizisko aktivitāti. Nevarēs sēdēt uz dīvāna un gaidīt, ka kaut kas notiks. Ir arī jākustās, jānoiet vismaz vai tie 10 000 soļi dienā, vai ir kaut kur jāpavingro, vai kaut kas tam līdzīgs ir jādara, lai tu varētu arī izkustēties un izkustināt visus procesus organismā. Vismaz asinis izdzenāt. Jā. Un kas vēl ir nepieciešams? Man personīgi ir jāatsūta WhatsAppā vai Messengerī kolāža no 2 fotogrāfijām jāuztaisa kopā, kur var redzēt tātad tavu vidukļu apkārtmēru un kilogramus uz svariem. Tur nav jābūt redzamai obligāti. To nevar fiziski izdarīt ar tiem svariem, lai var visu redzēt, seju un svarus, bet tātad šādā veidā, lai mēs redzam vismaz, kāds ir tavs starts šajā projektā. Svēršanos un mērīšanos priekš projekta mēs veiksim 1 reizi nedēļā. Tu to vari darīt, protams, katru dienu, kaut vairākas reizes dienā, bet vēlams to ir darīt vienā laikā, vienādos līdzīgos apstākļos, kā tu to darīji pirmajā reizē un tādā veidā tekoši uz priekšu. Izaicinājums ilgs 12 nedēļas un rezultātu nostiprināšana būs 4 nedēļas. Tā kā šobrīd mums ir novembris, decembris, jāteic, ka uz Ziemassvētkiem jau vajadzētu būt tā, ka kāds no taviem liekajiem kilogramiem un centimetriem jau ir pazudis. Tā kā jau kleita derēs labāk un izskatīsies labāk. Varbūt varēsi vispār izvilkt no skapja kādu, kuru sen jau esi aizmirsusi un nevarēji lietot. Ja gadījumā tu sajutīsies, ka tev pietiek ar 10 nedēļām, tu esi sasniegusi savu ideālo svaru, labi, tad tās 4 nedēļas tev tomēr būs nepieciešams vēl rezultāta nostiprināšanai. Kā es minēju, balvas būs tām visām, kuras izturēs līdz galam. Un līdz galam tas ir 12 nedēļas plus 4 nedēļas. Kas ir svarīgi, nekādas straujas svara samazināšanas un badošanās. Tikai un vienīgi veselīgi. Par balvu fondu padomāšu es, par to es absolūti viņu nodrošinu. Vēl procesu koordinē Sanita Beināre un Indra Filipsone. Sanita rūpēsies par to, lai mums vēl būtu kāda cita aktivitāte un lai mums būtu kopā interesantāk un jautrāk. Un Indra savukārt, kura ir svaru vērotāju grupu vadītāji 20 gadu garumā, rūpēsies par to, lai varētu ieteikt receptes, ēdienkartes, tātad ar ēšanu saistītās lietas, rekomendācijas sniegt. Un, ja šobrīd, Indra, tev ir iespējams pievienoties šai tiešraidei Zoomā, varbūt, ka tu vari vismaz bez kameras, vismaz pastāstīt kaut ko par to, kā un kas notiksies šajā projektā. No tavas puses, kā tu to redzi? Vai tev ir tāda iespēja? Nedaudz pagaidīšu. Es zinu, ka Indra šobrīd atrodas ceļā. Varbūt, ka šobrīd arī tādas iespējas nav. Jā, viss varu. Jā. Tātad labdien, mīļās dāmas, varbūt arī kāds kungs klausās, nezinu. Katrā ziņā ieteikumi būs par to, kā mainīt savu līdzinējo ēdienkarti. Varbūt, ka daudz, kas jums jau liksies pazīstams,
kad nevajag ēst ļoti lielas porcijas. Es jums nedošu ēdienkarti, kad jāēd pirmdien tas, otrdien tas, trešdien tas, ceturtdien tas. Došu dažādu dienu ēdienkartes un dažādus ieteikumus, kā ierastos ēdienus mēs varam padarīt vieglākus, netik treknus un netik smagus, un varbūt arī vizuāli interesantākus, jo cilvēks jau vispirms ēd ar acīm. Tā kā, ko varēšu, to mēģināšu arī nofotografēt, tad tā nebūs tāda sistēma, ka tagad to un to un to. Ja kādam būs kādi jautājumi, tie, kas jūs būsiet mūsu kluba biedri, savu telefonu esmu jau teikusi un vēlreiz varu pateikt, 2947 2295. Varu jums gan telefoniski atbildēt, varu rakstīt e-pastus un visu, bet tikai tikai tiem biedriem, kas ir šajā klubiņā iestājušies un, kā saka, Ivets ir piereģistrējušies. Es nevaru sniegt individuālās konsultācijas, tās es varu sniegt savās svaru vērotāju grupās, kad ir nokomplektējusies grupa, kas tagad arī jau vairs nenotiek klātienē, bet neklātienē. Bet šeit būs vienkārši gadu gaitā iegūtā pieredze, kas varbūt jums noderēs. Lieliski, paldies! Veiksmīgi un darbojamies kopā. Jā, lieliski. Ja nepaspēja pierakstīt telefonu numuru, tad telefonu numurs arī ir pieejams WhatsApp grupā, kura ir izveidota tieši šim rudens izaicinājumam. Tur arī ir Indra atrodama un varēs viņai uzdot vēl kādus jautājumus. Un tieši tā, kā viņa arī sacīja, tātad, kuri ir Dual-Life kluba biedri tai mūsu komandā. Tātad tas ir vai nu pie manis, vai pie Indras, pie Sanitas, pie Sandras, pie Samantas, bet tātad tieši šajā klubā. Ja tev ir, vēlreiz atkārtoju, ja tev ir bažas par to, ka tu vari ietrāpīt ne tajā komandā, tad labāk pajautā, paprasi man vai kādai no šīm dāmām, un tu saņemsi atbildi. Jā, tad, ja mēs runājam par to, kā notiek vispār šādas te grupas, tad es, protams, pameklēju internetā, kā to dara arī citi. Vēl vienreiz uzsveru, mūsu projekts dalība tajā ir pa velti. Tev nav jāmaksā neviens cents par to, ka tu mūs klausies, ka tu saņemsi visus materiālus un ka tu tajā piedalīsies un būsi iekšā un ka mēs kopā to darīsim. Tas tev ir pa velti. Šeit es esmu atradusi vienu no piemēriem, tādu ir daudz internetā, var ieiet apskatīties, bet piemēram viens no piemēriem, kur ir jāmaksā par iestāšanos vispār šādā te projektā, šādā tur saucās kaut kā savādāk, ja? Šādā grupā. Tātad iestāšanās vien maksā 25 eiro. Un vēl tur ir akcijas piedāvā, jā, tur tādas un tādas lietas, un pēc tam par nodarbībām ir jāmaksā 75 eiro par 12 nodarbību kursu. Tas nav par mums, pie mums šī dalība ir pa velti. Un ticiet man, visās grupās, visur notiek tā, ka ir kādi no ieteiktajiem produktiem, vai tas ir kāds, es nesaukšu šobrīd nosaukumus, bet es zinu tādus konkrēti, kur ir arī konkrēti produkti, viņi nāk vai no Amerikas, vai no Vācijas, vai citām valstīm. Un tāpat ir jāpērk produkti, tāpat ir jāpērk arī ēdiens veikalā, un plus vēl lūk jāmaksā par šādām te konsultācijām. Tad mums šīs konsultācijas, šis viss process ir pa velti. Un ko tu saņemsi? Kā es saku, 13 lieliski iemesli, lai tu būtu šajā projektā, šajā izaicinājumā. Tev būs informācija par visiem nepieciešamajiem produktiem, kuri tev būs ieteikti no dakteres Valovais. Nevis no manis, bet no dakteres Valovais. Būs pašai sava pieeja internetu veikalā, jo mēs šeit neviena neko netirgojam. Mēs nestaigājam apkārt ar produktiem, mēs neko nepārdodam. Katrs pats to dara personīgi un individuāli. Un katram pašam piegādā šos produktus kurjers līdz durvīm. Speciālistu video materiālus latviešu valodā un krievu vai angļu valodā. Tas ir atkarīgs no video, jo daktere Valovaja ir no Ukrainas. Tātad viņas video būs ierunāti krievu valodā. Daži būs ar tulkojumiem uz latviešu un angļu valodu. Ēdienkartes no Indras vienkāršas, saprotamas un nekā sarežģīta.
ko es arī esmu jau iepriekš minējusi. Tātad mēs vispār runāsim vienkāršāk cilvēcīgā valodā, nekādi tur, nezinu, pārgudrie termini un viss kaut kas tam līdzīgs. Daktore Valovaja arī visu cenšas pasniegt ļoti vienkāršā valodā. Priekš vienkāršā cilvēka parastā. Kā arī tu saņemsi iespēju saņemt individuālu konsultāciju pa telefonu no Indras personīgi. Tev būs iespēja būt Facebook grupā Staņēju mesti. Tas ir tas attēls. Kādēļ krievu valodā? Nu, tādēļ, ka mēs sadarbojamies ar doktori Valovaju. Bet saturs tur ir gan latviešu valodā, gan angļu valodā, gan krievu valodā. Tātad tev būs iespēja būt tur. Tur tu redzēsi dažādus vingrojumus, ko jau dāmas ir izmantojušas un šajā te arī līdzīgos procesos, līdzīgos projektos. Tur būs vēl daudz dažādi materiāli. Tev būs iespēja būt ārstu čatā, telegramā. Tas nozīmē, ka tu varēsi uzzināt informāciju ne tikai par tievēšanu un kilogramiem un centimetriem, bet par jebkuru veselības jautājumu. Vai tas ir holesterīns, sirds, cukurs, vairogdziedzeris, stress, enerģija, jebkurš no jautājumiem, kas ir saistīts ar tavu veselību. Tu var uzdot un saņemt atbildi. Iespēja būt daudzu video materiālu Telegram čatā, kur arī tu varēsi redzēt ļoti daudzus video materiālus par dažādām veselības jomām, ļoti plašs šis klāsts. Tev būs iespēja būt klubā, kurā pastāstot par šo vēl kādam, ja tu gribēsi. Ja negribēsi, tu nevienam neko nestāsti, bet ja tu gribēsi vēl kādam pastāstīt, tu varēsi to darīt, un tad tu par to vēl saņemsi arī komisijas maksas. Tu varēsi vispār nonākt pie tā, ka tev šie produkti visi būs atpelnījušies, un tu varēsi viņus lietot pavelti, arī šos produktus. Tā kā faktiski jāsaka, ka sanāks dalība projektā absolūti pavelti, ja neskaita Maksimu, Rimi un citus veikalus. Nu, lūk, tā kā interesantas 12+4 nedēļas, iespēja satikties kādu reizi klātienē, kuru mēs ar Sanitu te tā kā izspriedīsim, apspriedīsim un atkarībā no jūsu lokācijas vietas, kur jūs atrodaties, padomāsim par to, ko mēs varam darīt, kopīgi arī kādu aktivitāti. Tu varēsi iegūt kādu no 3 balvām par 1., 2. vai 3. vietu, un tu saņemsi pilnīgi noteikti pārsteigumu balvu, ja izturēsi līdz galam. Un iespēju uzlabot savu veselību, atbrīvojoties no liekajiem kilogramiem un centimetriem, kas ir ļoti svarīgi. Veselība. Kas ir laimes pamatā? Veselība. Tas ir visbiežāk dzirdētais novēlējums, ko mēs izsakam cilvēkiem, apsveicot viņus dažādos svētkos. Tā arī sakam, lai tev ir laba veselība, pārējo pa naudu var nopirkt. Tieši tā tas arī dzīvē ir. Ja mēs runājam par produktiem, un par to, kā vispār, kas notiekās, lai jums ir vismaz priekšstats par to, par kādiem produktiem mēs runājam, lai nav tikai tā, ka, lūk, tev vajag to un šito un viss. Protams, doktoras Valovajas video, tas būs aprakstīts viss sīki un smalki. Bet kas vispār ietekmē mūsu dzīves kvalitāti? Tas ir nepareizs uzturs līdz šim. Tagad mums būs pareizāks uzturs. Tās ir ķīmijas dažādā uzturā un, diemžēl, bez tā vairs nekur nevar. Tas ir ikdienas stress, dažādi darba apstākļi, sadzīves apstākļi, tagad rēķini un vispārējais, un vides piesārņojums. Jā, tas tā ir, un tas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Tāpat arī mūsu organismā dzīvo daudz un dažādi parazīti. Mēs viņus, protams, neredzam tā, kā mēs to redzam šajos attēlos, tas ir caur mikroskopu. Bet viņi ir. Un ja kāds saka arī par to, ka vakarā gribas tur to saldumu tādu un šitādu, tad es esmu lasījusi par to, ka tur tātad organismā ir kāds no tiem parazītiem, kurš prasa tos saldumus, prasa to šokolādīti un vēl kaut ko. Tad jāteic, ka šie produkti mazina kāri pēc saldumiem. Arī tos tev negribēsies tik daudz. Un bez tam, ja gribēs paknakstīties, tad mums ir lieliski batoniņi, kurus var izmantot kādā no našķošanās reizēm. Batoniņi ir bez cukura, absolūti. Un kur tad šie produkti tiek ražoti? Produkti tiek ražoti Polijā, tepat Eiropas Savienība, pavisam netālu, tādēļ produktu piegādē 3 līdz 5 darba dienas. Un visi ir produkti certificēti, visi produkti ir izstrādāti, ir zinātniskā padome. Tātad tas ir ļoti pamatīgs un profesionāls darbs. Un
par kuru var tikai priecāties un ņemt. Duolife zelta standarts, tātad kompānija ir Duolife. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie produkti ir pilnībā bez konservantiem, tur nav ģenētiski modificēto vielu, viņas ir iepakoti stikla pudelē, tie, kas ir pudeļu produkti, un tāpat tie produkti ir iegūti augstspiediena rezultātā, nevis karsējot. Tādēļ viņi ir maksimāli ar visām uzturvērtībām. Un pilnīgas sastāvdaļas. Tātad visi šie produkti arī ir auguši tur, kur viņi ir vislabākie. Piemēram, alveja ir augusi Meksikā. Tātad vislabākās kvalitātes augsne, kur arī ir certificēta šie augsnes paraugi. Katra krava no produktiem tiek pārbaudīta laboratoriski un certificēta. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Katram produktam ir apraksti vairākās valodās. Šeit otrā pusē ir iespēja visu izlasīt, sastāvus visus. To ir iespējams izlasīt arī internetu veikalā, bet tātad vairāk kārtīgi visās iespējamās vietās. Šiem, kā jau es minēju, ir daudz dažādi certifikāti. Katram produktam, protams, ir certifikāts un ir saņemtas vairākas balvas par šiem produktiem, kas liecina par to, ka tie ir kvalitatīvi, tie ir ļoti augstas, ļoti labi, ļoti vērtīgi un augstas kvalitātes produkti. Produktu klāsts ir ļoti plašs, bet mēs šoreiz runājam par tiem produktiem, kuri būs nepieciešami šai veselīgajai tievēšanai, svara samazināšanai un centimetru samazināšanai. Protams, tu vari iegādāties jebkurus no tiem. Es tikai šobrīd parādu, kādi tur ir, kāds ir šis klāsts ļoti bagātīgs. Tur ir gan matiem, gan sejai, gan ēšanai, gan muskuļiem, gan holesterīnam, redzēji, daudz kam citam arī. Tātad bez tā, par ko runāsim mēs. Ir jau gatavi komplekti, kur var apskatīties tātad imunitātei, hormonālai sistēmai, metabolismam, svara samazināšanai, redzēji, daudz kam citam. Visu var izlasīt arī www.dokluks.lv. Tur ir arī cilvēku atsauksmes. Tur var ieiet katrā sadaļā atsevišķi un apskatīties, kas tieši tev varētu interesēt. Un cilvēku atsauksmes ir ļoti daudz. Es solīju, ka mēs apskatīsimies par to, kādas tad ir iespējas šos produktus iegādāties un cik tad tas ir punktu vērtībā. Šeit jūs redzat, pirmajā stabiņā ir punkti. Te ir pilnā cena, bet ja jūs kļūsiet par kluba biedru tagad, tad jums būs šī cena, kas ir līdz 20% lētāka, atkarīga no produkta. Un pēc tam, tad, kad tu jau būsi kluba biedrs, tad uz visiem laikiem un mūžīgi mūžos, vienalga cik bieži un reti tu iepirksies, vai tas būs pēc projekta, reizi mēnesī vai reizi 2 vai 3 mēnešos, bet es tev varu garantēt, ka ja tu būsi sajutusi to efektu, ko var sajust jau pēc pirmajiem 3 mēnešiem, jo pēc mēneša tu daudz neko nejutīsi. Nevar cerēt uz to, ka tu, gadiem čakarēji savu veselību, atvainojos par izteicienu, ja, un tagad 1 mēneša laikā vai pāris dienu laikā kaut kas notiksies. Nē, tā tas nenotiek. Tad, es domāju, ka tad, kad tu būsi sajutījis to labumu pēc tām 12 plus 4 nedēļām, tad tu noteikti gribēsi šos produktus vēl un ieteiksi arī viņus citiem. Un tad tev būs šī 3. stabiņa cena. Un ja mēs paskatāmies par tiem 500 punktiem, tātad lūk, jau ir 250, un tad vēl attiecīgi cik punkti katram produktam. Kādi produkti tad tev ir nepieciešami šajā projektā, lai tu varētu sākt to darīt? Tātad tie ir diena un nakts produkts, un es parādīšu, tās ir tādas 2 pudeles, diena un nakts, un pastāstīšu arī, ko viņi dara. Tāpat arī chlorofils, eļļa, 3 veidu kapsulas, un Fiber man, diemžēl, šobrīd nav tas oranžā kastīte. Man te teica, tur kaut kādi pulverīši. Nē, tie nav kaut kādi pulverīši, tās ir šķiedrvielas, kuras var ielikt jebkurā ēdienā vai izmantot kā miltus, taisot mērci, bet nelikt miltus, bet pielikt lūgt šķiedrvielas, jo viņš arī sabiezina.
un apēst viņas vispār nesajūtot. Vai vienkārši sajaukt ar ūdeni vai kefīru un izdzert. Kas tad ir šie produkti, kādas ir to funkcijas? Diena un nakts. Tātad viņi uzlabo visu sistēmu vispār organismā un sagatavo organismu spējai pilnvērtīgi uzņemt citas uzturvielas. Viņi sāk regulēt sāk regulēt vielmaiņu un vispār visus procesus organismā. Chlorofils, tā ir šķidrā enerģija, tas ir gan imunitātei, gan barības vadam un visiem citiem procesiem, zarnu mikroflorai. Viņš ir garšīgs, bez tam visi tie produkti ir garšīgi. Un tātad tas ir arī tas, lai organisms labāk attīrītos un sāktos svara samazināšanās. Tāpat eļļa, šī jau pieminētā, arī tur ir dažādas eļļas, pavisam 13. Nu, kur vēl vienā pudelītē 13 eļļas? Mēs parasti pērkam atsevišķi 1, 2, 3 un vēl kādas tur, ja? Te viss ir vienā pudelītē, kas ir ļoti veselīgi sirds un asinsvadu sistēmai, smadzeņu un acu darbībai. Visam, absolūti. Viņas ir piemērotas vegāniem. Un šo eļļu var pieliet pie salātiem, vai Indrai ir lieliska recepte, par kuru viņa padalīsies kādā no dienām, ierakstiem čatā kopīgajā, kā šo eļļu vēl, viņa bišķiņa rūktena, kā tad izdarīt tā, lai vispār to rūktenu viņu arī nejūt. Bet jāteic, ka tur ir rieksti, kuri pēc būtības jau ir tādi rūkteni, makadāmijas rieksti, un tāpēc tas bišķiņ tas rūktumiņš tur tāds ir. Bet viņa ir samērā normāla. Es nevarētu teikt, ka man viņa ārkārtīgi garšo, bet katrā ziņā es viņu paņemu un vienkārši teikarotīt iedzeru. Tālāk par prodeacīdu, ko mēs iesakam arī, un daktari iesaka ņemt pie pirmajām reizēm, uzreiz pie diena un nakts, pie šīm pudelēm, un sākt jau ar šiem produktiem. Jo tas arī attīra organismu, regulē holesterīnu, glikozi, atbalsta zarnu un aknu darbību, un tieši zarnu mikrofloras funkcijas veicina un uzlabo. Un tā tad organisma attīrīšanas. Proslimer. Proslimer ir tieši produkts, kurš ir vērsts uz svara samazināšanu, uz nepareizo tauku sadedzināšanu. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgs šķiedrvielu avots, kas atbalsta zarnu mikrofloras darbu, kā arī kofeīns un organiskās skābes, kas palīdz mazināt taukaudus. Tātad viņš dedzina tieši taukaudus. Proselect ir tas, kurš uzlabo asinsvadu un aknu darbību. Un aknas ir tas, kur tātad mums attīrās, kur uzkrājās daudz, kas nevajadzīgs, un ja no turienes viņi izvada ārā visas kaitīgās vielas, tātad tas arī labvēlīgi ietekmē organismu. Tāpat arī jāteic, ka Proselect, tad, ja mēs slimojam un ja mēs lietojam kādas ķīmiskās zāles, nu, kaut kādu iemeslu pēc, vai ne, nu, tomēr tātad šie produkti neaizstāja absolūti tādu ne ēšanu, ne arī pilnvērtīgu, nu, tad, ja cilvēkam ir, nu, tas pats nelaimīgais Covids, viņš var saslimt mazāk, ne tik stipri, bet katrā ziņā lietojot pēc tam zāles, nu, tad kaut kas jau mums vienmēr tais aknās nosēžās, un tad ar šiem produktiem var iztīrīt organismu, atbrīvot no tā, un jāteic, ja runā par Covidu, tad pie tam arī uzlabot vispār veselību un organismam stāvokli pēc tam. Manis jau pieminētais fiber, tātad šīs šķiedrvielas, un kuras veicina zarnu trakta darbību. Par visu sīkāk absolūti varēs izlasīt un apskatīt dakteres Valovajas ieteikumos. Ir materiāls, ir video, kur varēs to visu redzēt. Grupā būs arī ēdienkartes, tad, kad jau būs nokomplektējusies šī grupa līdz galam. To mēs gribam izdarīt līdz šīs nedēļas beigām. Kad pagatavo kādu no ēdieniem, ieliec mūsu kopējā čatā fotogrāfiju, kā izskatās tavs lieliskais ēdiens, kuru tu būsi pagatavojusi pēc Indras ieteiktās receptes vai pēc savas izvēlētās. Un kā jau minēju, jā, šīs nedēļas laikā kļūsti par kluba biedru, ja tev gluži neizdodas līdz 4. novembra 18. sazinies ar mani vai ar kādu no šīm dāmām jau minētajām, un
mēs vienosimies par citu datumu un tālāko rīcību. Kā arī atsūti man fotokolāžu, līdzīgu kā šī. Jā, un vari sākt pa daļām, kā jau es minēju, tātad sākt ar dienu un nakts un prodeacid kapsulām. Šeit ir tas, cik tas viss kopā maksās, un to var dalīt tātad mēneša ietvaros no 1. datuma līdz 30. Tev ir tātad šis 500 punktu pasūtījums. Vislabāk, ja to dara šobrīd, ja tu sāc, tad vēl otru pusi 16. datumā. Pēc tam pastāstīšu, kādēļ tas ir ļoti svarīgi. Tur ir iespēja vēl saņemt balvas un dāvanas un citas lietas. Tātad izmaksas ir sekojošas. Es neatkārtošos, tad visu var izlasīt un varēsi pēc tam arī noskatīties un saprast un iedziļināties, vai ja kas jautā, vēl paskaidrošu. Un tiklīdz būsi kļuvusi par kluba biedru, saņemsi visus materiālus turpmākajai darbībai. Un vēlāk jau arī materiālus saņemsi kopīgajā grupā. Svēršanos veids vienā laikā, un trešdienās no rīta, tātad visticamāk tas būs rītos, tad ir kontrola svēršanās un mērīšanās, un tad jau iesūtīsi šos savus jaunos rādītājus. Apskati Duoklubs atsauksmes, tur ir ļoti plaša informācija, un ja par šo vēlies vēl kādam pastāstīt, tad droši, un varēsi, tad, lai cilvēks tikai piesakās, vai nu pie tevis, vai pie manis, un tad mēs runāsim tālāk par tālāko rīcību un darbību. Šeit ir tātad otra daļa, jau ko tu varēsi iegādāties pēc tam, lai ir tas pilnais 500 punktu pasūtījums, bet tātad, kā minēju, vari uzreiz vai vari pa daļām. Ja to darīsi uzreiz, tu saņemsi apmēram 40 eiro vērtībā dāvanu. Un Fiber šķiedrvielām, tai oranžai kastītei šobrīd ir 40% atlaide, tā kā aicinu to izmantot patiesībā jau tagad šādu iespēju, jo es nezinu, cik ilgi šī atlaide viņām būs. Kā jau manas pieminētās atsauksmes, kur dāmas raksta, lūk, pa 3 nedēļām ir 5 kilogrami un 10 centimetri, šeit ir vēl vairākas 4 kilogrami, jā, pa 3 nedēļām, un vēl šeit ir tās visas atsauksmes ir no tās grupas, no tā www.duoklubs.lv, kur var ieiet atsauksmu sadaļā un to visu izlasīt. Un kas ir laimes pamatā? Protams, veselība. Pilnīgi un noteikti tā ir veselība, par kuru mēs rūpējamies un kuru mēs gribam sakārtot, lai mēs justos labi. Un es tev varu apsolīt to, gan es varu apsolīt, ka lietojot šos produktus, tu sakārtosi ne tikai lieko kilogramu un centimetru jautājumu, bet tu sakārtosi, vismaz sāksi kārtot, jo es nezinu, cik ir lielas vai mazas vai kādas ir tavas veselības problēmas. Es ceru, ka tev tādu nav, bet jāteic, ka laikam uz pasaules ir tikai neliels procents skaits cilvēku, kuriem absolūti nekas nekaiš. Vai labā ziņa ir tā, ka ja tu esi vesels un tev viss ir forši, tad ir produkti šie visi strādā uz imunitāti un tu izvairīsies nākotnē no saslimšanas un, ja, vai nebūs vispār, vai būs mazākas šīs saslimšanas. Tā kā lietojot produktus, var sākt sakārtot savu organismu un būt veselāks. Es ceru, ka tev šī informācija noderēs, ka tev tas viss derēs tavai veselībai, jo katrs par savu veselību domājam mēs paši, neviens cits tavā vietā par to neparūpēsies un neizlems. Tā kā, ja tev tas ir interesanti, raksti man, zvani man, vai kādai no šīm dāmām, Signijai, Stanitai, Indrai, vēl ir Samanta un Sandra, un tad mēs tālāk runāsim un visu kopīgi arī plānosim. Uz tikšanos nākamajos Zoomos, uz tikšanos mūsu grupā un čatā, uz tikšanos klubā, daram kopā, mums izdosies. Es esmu par to 100% pārliecināta. Paldies, un uz redzēšanos!